Tātad sveiki visiem! Parādīšu, kā ieinstalēt MC Buns Joker. Tātad, lūk, man ir serveris, pašlaik bez pluginiem, bez jebkā. Un tad pamēģināšu viņu ieslēgt. Tātad 1.7.2 versija. Un došos viņā iekšā. Lai izveido spaunu, vai kas viņam tur jāveido, un tad parādīšu, kā visu sakārtot pa plauktiņiem. Un kā varēs lietot. Tātad spiežu join server, jālādē, un pašlaik nav neviena plugina. Tātad eju plugin folderī un met iekšā MC Buns Jokerī. Vienkārši prosti iekšā metu. Un tad reloadoju. Un konsole izmet cannot connect to MySQL server. Tad es jau izveidojis uz Vertrigo servera apaču un MySQL. Un tagad jāizmaina daži dati. Tad vēr vaļā. Un hosts paliek tas pats. Defaultais viņiem ir root. Parole ir Vertrigo. Un tagad jādod pašā mājaslapā un jāizveido datu bāzi. Tātad, lūk, arī ir. Un veidošu datu bāzi. Un arī root, Vertrigo un dodos iekšā. Tātad būs MC test. Un izveidošu tā. Tālāk. Laižu visu lejā un šeit rakstīšu MC test. Un tabulas nosaukums būs MC Bun list. Tā šādi. Tad saglabāju un varu ciet. Un šeit rakstu reload un viss iet ideāli. Ierakstu PL MC Buns Joker. Tātad ban un rāda, ka man nav permisijas. Tātad permisijas varēsiet redzēt Bookit mājaslapā. Jūs sarakstīs un es parādīšu, kā var banot caur konsoli. Nu, tāpat arī varēs banot no klienta. Vienkārši man nav permisijas plugins ielikts. Tātad tā. Ban uz 1 minūti. Coolers. Un iemesls būs test. Un parādās. You are banned. Team left 1 minūte. Reason test. Tātad mēģinot apakaļiet, vēl joprojām rādās, kad ir 1 minūte. Tātad unban coolers un unbanoju. Un tagad varu ieiet serverī. Un tālāk parādīšu, kas notiksies tālāk. Tātad man ir Vertrigo www folders un MC Bun mājaslapa. Un šo te vienkārši metam iekšā. Dodamies šeit, konfigā. Atverās mums konfigs un šeit sarakstam to pašu. Root. Vertrigo. MC test. Un datu bāze, kāda mums šeit bija MC Bun list. Un saglabājam. Un skatāmies. Un lūk, arī parādās. Lūk, arī servera monitors. Parādās admins. Kad beidzās. Parādīšu, kā iztīsies. Kad rādīsies vēl, kad ir aktīvs. Uz 1 stundu nobanosim. 1 stundu 1 minūti. Un refrešojot mājaslapu, parādās, kad ir 2 stundas.
Viņš nopaļojās uz augšu, pēc 1 minūtes parādīsies, kad ir 1 stunda palikusi. Uzreiz automāts izmet ārā, rādās, ka serverī ir 5 sloti un pašlaik iekšā ir 0. Rakstu admin, vienkārši var, piemēram, meklēt kūlers un, protams, neatradīs, jo es nevienu vēl neesmu panojis. Tad spiežu krustu un tagad var meklēt, kā piemēram, serveri. Un arī šos pašus arī atrod. Un tagad unbanošu. Neju apakaļ serverī un izkikošu sevi. You have been kicked by server, un iemesls ir LOL. Un šāds te teksts parādās serverī iekšā visiem spēlētājiem. Un tāpat arī var uzlikt muti, piemēram, mute uz 2 minūtēm, kūlers, un ir uzlikusies muti. Jebko arī rādās, ka tev ir mute, un ir tāda zvaniņu skaņa. Nu, tas arī bija pašlaik arī viss. Paldies, ka skatījāties, subscribējiet, spiediet laiku un ieskaitiet, ko vēl vajadzētu uzlabot.